Labi, sveicināti, sveiks, Ant. Jā. Prieks tev redzēt. Jā, Vēns, Ansis, mēs gribam parunāt mazliet par brīvo gribu. Kādreiz man bija tāds, vēl pirms visiem podkāstiem bija tāds raidījuma cikls sarunas, tad es domāju, šitam varētu būt 2. sezona, sarunas 1. raidījums, ja? Un sarunas ir par brīvo gribu. Un tas brīvās gribas jautājums, man liekas, ir, man viņš ir interesējis ļoti sen. Un es atceros, kā anekdoti stāstu, ka kaut kad sen es ļoti ticēju brīvai gribai. Un jo dziļāk es tajā jautājumā iedziļinājos, jo vairāk es saprotu, ka viņas nav. Un tad ir tāds manī iekšā ir tāds konflikts liels, intelektuāls, jo no vienas puses visa mūsu pasaule ir uzbūvēta, un ne visa, bet visa rietumu pasaule, tā kā mēs redzam, tā kā mēs dzīvojam. Un ne tikai rietumu pasaule, arī austrumos, arī reliģiskās daudzas tradīcijas, arī ezotēriskās daudzas tradīcijas, viens no pamatprincipiem ir tas, ka cilvēkam ir brīvā griba. Kad Dievs ir cilvēkam iedevis brīvo gribu, vai kad atsevišķai individualitātei piemīt brīvā griba, vai kā Rā likumos teikts, ir tas, ka mēs esam, pirmais kropļojums ir brīvā griba. Tātad brīvā griba eksistē. No otras puses šajos pašos reliģiskajos un garīgajos tekstos ir tas, ka mums ir spēja izvēlēties, kas arī ir brīvā griba, un jautājums, vai brīvā griba ir spēja izvēlēties, iespējams, mēs līdz tam nonāksim. Jā, obligāti. Tur ir atšķirība. Tad tas man interesēs. Ja? Un tad no otras puses ir gan reliģiskie teksti, kas saka, ka cilvēkam brīvās gribas nav. Arī tā skaitā, ja? Tātad reliģija saka gan vienu, gan otru. Svētie raksti saka, ka cilvēkam ir brīvā griba un ka cilvēkam nav brīvās gribas. Otrais ir mani personiskie pētījumi meditācijās un tā tālāk. Tad, kad es mēģinu atrast brīvo gribu, es viņu nevaru atrast. Vienkārši man nav izdevies viņu ieraudzīt, ka es būtu brīvs savos lēmumos. Un trešais ir tagad, patās vēl gads nav šai grāmatai, Roberta Sapaļska grāmatai Determined, kas saucās Science of Life Without Free Will, zinātne par dzīvi bez brīvās gribas. Ja? Šie ir tie trīs pamatiņi. Ja? Tātad ir mums pamats skatīties, ka brīvā griba ir pamats, ka brīvās gribas nav. Ir grāmatas, ir literatūras, ir reliģiskas liecības, ir viss kaut kas gan par labu vienam, gan par labu otram. Rietumu sabiedrība ir būvēta tā, it kā brīvā griba būtu. Tas ir absolūts cilvēka vēlēšanas galu galā un vispārējais brīvība un cietumu sistēma un tiesu sistēma. Un līdz ar to tagad tu esi izlasījis grāmatu, ne tikai šito, ja, un rietumu filozofija taču brīvās gribas jautājumu pētījusi ir izsenis. Jā. Es nezinu, cik tu gribi tajā iedziļināties, vai varbūt sākam ar mūsdienām uzreiz. Es tur daudz neiedziļināšos, vienkārši tāpēc, ka ideja vēsture ir atsevišķa tēma un īstenībā ir forši. Ja mēs šo te ciklu mēģināsim turpināt, tad var paskatīties uz idejām kā uz ideju vēsturi. Izsekot līdzi ģenēzai kaut kādu būtisku kaut kādu ideju, jo šī ģenēze īstenībā mums dod ļoti svarīgu kaut kādu tādu izglītojošu pamatu, kādā nozīmē. Mēs saprotam, kāpēc mēs mūsdienās uzskatām tieši šādu un ne citādāk. Bet, kas attiecās uz brīvās gribas jautājumu, tad es sāku no pavisam tādas virspozīcijas un uzdotu jautājumu. Vai mēs šeit gadījumā paši nenoķeram sevi kaut kādās zināmās lamatās, jo mēs uzvedamies tā, it kā no mūsu ar tevi sarunas tagad būtu atkarīgs. Ja mēs izdomāsim vienoties, ka brīvā griba ir, viņa būs. Ja mēs izdomāsim, ka nē, tad viņa nebūs. Man nav tāda ambīcija. Es vienkārši mēģinu tieši uzreiz šo te varbūtību, ja priekšstatu nostūrēt lejā, ka no šādām sarunām, kādas mēs šeit risinām, nav atkarīgs no tā, vai uzreiz tagad top tā brīvā griba, vai viņa netop, jo tāds filozofiskais uzskats jau ir kāds, ka cilvēkam ir nevajadzīga sajūta, ka viņam brīvā griba. Un tas ir ļoti svarīgi, un tā ir milzīga konceptuāla atšķirība. Tāpat kā kādreiz teica, ko tev vajag drošību vai drošības sajūtu? Jo drošības sajūtu var dot lietas, kam ar drošību vispār nekāda sakara nav.
talismans, kaut kāds amulets. Jā, alkohols kaut vai tu sadzeries un tu esi ložu necauršājums pēkšņi, vai ne? Jā. Un līdzīgā veidā es teiktu, ka tas būtu primārais jautājums par brīvo gribu. Līdz ar to šīs mūsu diskusijas mērķis, es tā drusku tavā vārdā arī parunāšu, vai ne? Ir nevis pārliecināt kādu, ka brīvā griba ir vai nav, tāpēc, ka kādam, teiksim, tagad uzskata, viņš ieslēdz šo raidījumu un domā, tā. Un ja man to pārliecinās, ka nav brīvās gribas, bet man vajag to, viss kārtībā, jūsu brīvā griba ir neskarta. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs nevaram uztvert pasauli, cilvēkam psihiskā konstitūcija ļoti slikti panes ideju, ka varētu nebūt šādas brīvās gribas. Un līdz ar to tas, ko dara Saspoļskis, viņš būtībā airē pret straumi, jo viņš, kā viņš pats ir atzinies 14 gadu vecumā, piedzīvoja tādu epifāniju, ka pēkšņi viņam saslēdzās, ka nav tās brīvās gribas. Bet tā bija tieši viņam tāda epifānija. Un tad var teikt, ka viņš ir tas zinātnieks, kurš visu nonāk sākumā pie hipotēzes, un tad visu mūžu mēģina atrast pierādījumus, ka tā ir. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc, teiksim, lasīt šo grāmatu, kam jums vajag ar tādu kritisku pretnostību. Mans gadījums, un cik es atceros arī mūsu iepriekšējā sarunā, ir pretējs. Mēs sākumā abi ar tevi dzīvojam pozīcijā, ka brīvā griba ir, un rekā mēs viņu forši lietojam. Jā. Un galvā es to turpinu mācīt cilvēkiem. Jā, līdz ar to mēs ar tevi pārstāvam no Saspoļska radikāli atšķirīga pozīcija. Tā nozīmē, ka viņam brīvā griba ir izējas punkts, bet mums ar tevi tas ir kaut kāds gala punkts, kur es vienkārši atradu sevi pozīcijā, kur man lielā mērā vairs nav svarīgi, vai es savus lēmumus pieņemu brīvās gribas, tā kā izmantot šo brīvās gribas instrumentu. Vai tu savus lēmumus pieņem brīvi? Jā, tāpēc, ka es tāpat konstatēju, ka es nevaru pieņemt īpaši citus lēmumus. Es pamēģināju paeksperimentēt ar to. Tu vari padalīties? Piemēram, rekur, skatieties, mīļie skatītāji, vai es varu atnākt uz diskusiju nesagatavojies? Nevaru. Es pirms tam sarakstīju šeit argumentus, un es rakstot, viņi sev jautāju, kāpēc es to daru? Vai tiešām es grasos turēt šo papīru priekšā? Nē, negrasos. Es viņu uzrakstīju tāpēc, bet de facto viņš tev ir priekšā. Jā, ka man viņu vajadzēja uzrakstīt. Un es pie sevis viegli arī ķiķināju par to, ka, redz, kā tu neko nevar darīt, tev skola tāda ir. Jo tas ir izcili svarīgi, ka mūsu personības jau ir summa faktoriem, kas iespaido mūs gan bioloģiskā, gan kulturoloģiskā, gan kaut kādā nozīmē arī unikāli individuālā veidā. Bet, tas jau ir tas, par ko viss Saspoļska grāmata, vai ne? Ka viss, kas mēs esam sekas tam, kas ir bijis līdz šim. Precīzi. Un es nospriedu, ka labi, es esmu sekas tam, kas ir bijis līdz šim. Bet, un te sākās visforšākā tā mistiskā daļa, kur pats Saspoļskis arī viņš tā forši, viņam jau, kā visiem foršajiem zinātniekiem patīk tā ļoti pieticīgi, bet ļoti atraktīvi prezentēt savu domu. Viņš saka, pasaulē no tā determinisma nekļūst saprotamāk. Mēs joprojām nesaprotam, kas būs pēc tur pāris mirkļiem. Mūsu īstenībā determinisms mūsu dzīvē ienāk tikai tādā nozīmē, ka mēs tevi sēžam 4. stāvā, un mums ir zināma deterministiska pārliecība, ka tā māja gluži tagad nesabruks. Bet kādā ziņā deterministiska pārliecība? Mēs esam droši, mēs varam izskaidrot tik daudz tā determinisma, ka ja es tagad, mēs te sēžam. Viņi ir paredzami uz priekšu, ka mēs... Bet tas fakts, ka viss ir cēlonīgs, nepadara, teiksim, jo kāds varētu teikt, ja viss determinēts, tad pasakiet, kad viss beigsies. Nekādā veidā. Nav zināms. Nav zināms, un tad pavisam vienkārši atbilde. Zināšana apjoms, kas vajadzīgs tāda līmeņa prognozēm. Teiksim, mēs varam teikt, ja universs ir visu lietu kopums, tad dators, kas aprēķina visu lietu kopumu, viņam jābūt jaudīgākam par šo visu lietu kopumu, proti, ir jābūt kaut kādam blakus universam, kur ir tas krūtais dators, kas var šīs determiniskos aprēķinus veikt. Un tā kā tas, protams, ir pāri mums ir tīri epistemoloģiski robeža, proti, determinismu nepadara dzīvi prognozējamāku. Tas būtu viens. Un tas ir ļoti svarīgs arguments. Otrs, tātad skaties, kas ir. Ja man brīvā griba ir, un es daru rakstus, teiksim, argumentus, tad es kaut kādā ziņā varu teikt, es to darīju, tāpēc, ka es to izvēlējos darīt. Bet es neesmu pārliecināts, ka es to izvēlējos darīt. Man ir drīzāk sajūta, ka manas to darot,
es veicu kaut kādu svarīgu iekšēju sagatavošanās darbu, lai tagad ar tevi runātu, es sev iekšēji sakārtoju. Varētu teikt, ka tāpat ir tāda, kā zinām, mandala, ko es tur izdarīju no burtiem. Nu, bet to jau nozīmē gatavošanās sarunai. Jā, un tad es pie sevis pieķēru, ka tas rezultāts, tā lapa, man baigi daudz ko nedod, bet tas, ka es viņu rakstīju, dod. Tas ir tas, ok, labi. Bet vai tu biji brīvs nerakstīt? Tas ir tas jautājums. Un tu zini, es teiktu tā, ka nē, jo, ja es būtu brīvs nerakstīt, es neuzrakstītu. Tad, saprot? Un... Nē. Kā, ja tu būtu brīvs nerakstīt, tad tu varētu rakstīt vai nerakstīt. Ja, ja tu neuzrakstītu, tad tu nebūtu brīvs neuzrakstīt. Taisnība. Un es vienkārši sapratu, ka šis pats vienkāršais primitīvais jautājums ir tik foršs diskusijas un tāds topiks, ka pie tam viņš ir ļoti personisks. Ir diskusijas, uz kurām es arī negatavojos šādā veidā. Es nezinu, kāpēc. Atcīm redzot, tas ir kaut kāds mans mēģinājums prognozēt vai tieši otrādi izvairīties no prognozes. Tas ir teikt, ka lai viss notiek galīgi randomizēti, un es negrasos pat paredzēt. Jā, bet man ļoti patīk tas, kā Sapoļskis, es nezinu, vai tas ir grāmatā, bet vienā no viņa intervijām viņš teica šo te, ka tas bija ar to Degrīsu Taisonu, ja, kur lieliski viņš saka, bet es izčakarēšu tev sistēmu, es tagad iešu un, pieņemsim, taisīšos te intervijai, gatavošos te intervijai un pēdējā brīdī pagriezīšos un neaiziešu. Ja? Un Sapoļskis saka, bet arī tas jau ir iepriekš paredzēts, ka tu tā izdarīsi. Ja? Ka tu mēģināsi piečakarēt sistēmu un pierādīt to, ka tu esi brīvs, ja? Tad tas jau ir iekšā iekļauts tajā, jau iepriekš noteikts, ka tu tāds būsi un tu darīsi šitā. Jā. Un es tam ne tikai piekrītu, bet es arī tad uzdodu jautājumu, cik lielā mērā mēs kā tāda kvalitatīva sistēma, jo te nākamais jāatcerās, ka mēs kā cilvēks esam dažādu faktoru konglomerāts. Tas, starp citu, Sapoļskim lieliski izdodas viņam parādīt, ka cilvēks nav kaut kāda entitāte, ja, tur kaut kāds tāds es-kodols, kurš tad arī ir tas darītājs. Nē, cilvēkā kaut ko saka vairogdziedzers, kaut ko saka viņam tur sirds ritms, kaut ko vēl tur saka smadzenes, amigdala kaut ko tur piedalās, prefrontālais korteks, tur vispār darbojās. Un šajā te visā viņi savā starpā, es tad uzdevu jautājumu, uz ko tas viss velk, uz ko tad tā mūsu determinētā pasaule. Atbilde ir vienkārša. Determinētā pasaule kaut kādā nozīmē tiecas uz visu iepriekš determinēto lietu, tā kā savu veidu realizāciju. Proti, mūsu motīvs ir, un te iestājās baigi būtiskā nianse, bez kā tā diskusija tālāk varbūt cietīs no zināma veida primitīvisma. Mums ir jāpadomā par jautājumu par to, vai iekšējā un ārējā pasaule atšķirās. Un kādu piemēru mēs te paņemsim. Es pieņemsim, gribu iedzert ūdeni. Vai šī vēlme ir man iekšēja, vai šī vēlme ir ārēja? Kāpēc viņa varētu būt ārēja? Tāpēc, ka temperatūra ir pietiekami augsta ūdens, no manas ķermeņa tur kaut kā viņš tur izgaro, es bioloģiju nezinu, es tagad negribu muldēt. Bet es zaudēju šķidrumu, un man ir rodas tas, ko sauc par slāpēm. Un tas ir tīri fizioloģisks process. Tas ir fizioloģisks process, un es nevaru teikt, ka es gribu dzert, tāpēc vienkārši, ka tas pat vairs nav atkarīgs no manām, es nolēmu iedzert ūdeni, jo. Nē, es šajā gadījumā esmu slāpju situācijā un mans ķermenis vēlās rehidrēties. Un tad ķermenis ieslēdz vairāk veidu programmas, un tagad sākās interesantais. Viena būtu tā Taisona, tagad pagriezties, es nedzeršu. Un tad rodas jautājums, kāda programma tagad ieslēdzās, jo cilvēks sāk uzvesties pašdestruktīvi. Tad apzināti sev kaitēt. Tad kaut kādā brīdī viņš to sistēmu pats mēģina iekšēji izšūpot. Viņš izdara 1, 2, 3, 5 šādu destruktīvo darbu. Un tad es pieņemu, ka ja vien viņš neizdara veiksmīgi kaut ko absolūti destruktīvu, viņš tiešām neizdara to pašnāvību vai kaut ko tur absolūti sev kaitējušo. Ķermenis sāk atslēgt viņam šos te augstākās nervdarbības tos momentus, un ieslēdzās tas, ko mēs varētu sākt par ļoti primitīvu izdzīvošanas programmu. Proti, vienā brīdī viņam sametās baili pašam no savu stulbumu. Un viņš sāk darīt tomēr kaut ko iedzīgāku. Jā, bet es tagad
tu nepabeidz savu piemēru, lūdzu nepazaudē viņu, bet es teikšu, bet ko dara mūki meditācijā? Viņi apzināti, viņiem grib atdzert, viņi neiedzert. Jā. Viņi apzināti, tas, ko tu teici, pašdestruktīva lieta, ja? Tas ir ķermeņa impulsi ir padzerties, ja? Un impulsi, vai piemēram, man sāp kāja, ķermeņa impulsi ir pamainīt pozi, ķermeņa impulsi ir paēst, ja? Un visas askēzes prakses, garīgo prakšu pamatā ir savās, pēc tavas definīcijas šī brīža, šodien tikko pateiktās, ir pašdestruktīvas, ja? Jā. Bet tur ir kaut kāds kvalitatīvs pagrieziens. Ir. Un šis pagrieziens nāk Lūksārko, un Sapoļskis arī īstenībā to izdara, par ko viņam paldies. Jo atkal viņš, šī grāmata kaut kādā ziņā ir mēģinājums pateikt kaut ko jaunu jomā, kur nekas jauns nav bijis pateikts jau pāris tūkstoši gadu. Tā. Bet tas arī ir savā ziņā simptomātiski. Tas nozīmē, ka apziņā visu laiku veic viens tos pašus attīstības ciklus. Katras laikmets cenšas atdot atbildes faktiski uz vieniem pašiem jautājumiem. Tātad Sapoļskis saka, ka mūs tikpat lielā mērā kā bioloģija ietekmē kultūra. Tur jau tās apzinātības prakses un meditācijas prakses, viņām ir pavisam cita jēga. Proti, jums ir bioloģiskā izdzīvošana, tad nākamais ir mūsu kultūras izdzīvošana, sociālā izdzīvošana. Tādā sociālā darbinieku mērcē varbūt nedaudz varētu to ievest. Un tad tur iznāk tā, ka cilvēka spēja turēties pretī instinktam, tā skaitā spēcīgām sāpēm, ir kultivējama prasme, kas paaugstina viņa kaut kā tādu nozīmību, vērtību kultūras kontekstā. To kultūras izdzīvošana. Jā. Un viņš, pārvarot savu ķermeni, iegūst nosacītos kultūras punktus. Un principā tā pati loģika ir apakšā visam fitnesam un visam sportam, ka sevis pārvarēšana, tātad savu ķermeņa pārvarēšana ar citiem impulsiem. Kas tad tie citi impulsi? Viņi jau nav nekur citur kā tikai tajā pašā ķermenī. Un tad mēs konstatējam, ka, un tā ir, un teica Sapoļskis, manuprāt, viņš nospēlē diezgan eleganti. Te, protams, ja skatītāji tur varēs rakstīt komentārus, tad būtu interesanti dzirdēt, kādus iebildumus viņi varētu teikt. Bet tas, ko viņš saka, ka viens pats neirons ir forša, bet diezgan tāda mazspējīga lieta. Bet neironu kopums jau ir spējīgs uz sarežģītām un fantastiski, tādām fascinējoši sarežģītām darbībām. Ja? Tādām kā, wow, izrādās šitā. Un tā kā mums to neironu ir diezgan daudz, tad šie neironi ir spējīgi ik pa brītim uzproducēt kaut ko tādu, kas pārsteidz mūs pašus. Un te arī parādās tās brīvās gribas ilūzijas nepieciešamība, jo kas tad tur notiek? Brīvā griba būtībā ir šo neironu kaut kur savā starpā izdebatēts lēmums, kas pēkšņi atpeld līdz mūsu apziņai. Pēkšņi atpeld. Jā, spontāni apciemo mūsu apziņu. Tas ir tā vietā, lai teiktu, man iešāvās prātā doma, man sagribējās uztaisīt diskusiju, tavi neironi kādu brīdi šlangājušies tur starp labo ausi un kreiso ausi. Jā, un man nezinot. Jā, tev nezinot. Viņi sāk darīt, viņi saka, hei, mums vajag šito te interakciju. Mums vajag kaut kādu pretī sēdošu runājošu cilvēku, kas šito visu paņems un attīstīs. Un tādā veidā dzima tava doma par, respektīvi, tu nevis kā ar brīvas gribas vai kaut kādu citu impulsu palīdzību, vienkārši tavs organisms esošajā attīstības fāzē, un tas, manuprāt, ir baigi svarīgi. Tā kā mēs esam attīstībā esošs process, tad mēs nepārtraukti nodarbojamies ar neironu šo te saišu rekonfigurāciju. Bet mēs viņus rekonfigurējam nevis tāpēc, ka ar gribas palīdzību, un tas ir ļoti būtiski, jo, kā teica viens Jungiāns, kura podkāstu, man liekas, tev aizmirst, protams, kā viņu sauca, viņš teica, mūsu griba nav griboša tai pašā nozīmē, kā mēs to iedomājamies. Viņš saka, ja mēs varētu vadīt savu brīvo gribu, mēs vienkārši izvēlētos visi būt laimīgi šeit un tagad. Un tas ir tik satriecoši skaidrs secinājums, ka, ja es tiešām varētu sevi tā kontrolēt un vadīt, man kāda psiholoģija, kāda meditācija. Jā, bet pasties, baigi interesanti. Ja? Man ir šis kurs, kas saucās Laime ir prasme, ja? Un mēs runājam par tehnikām un metodēm, kā var izdarīt tieši šito te. Un iespējams, cilvēki nedara to, nekļūst laimīgi vienkārši divi iemesli dēļ. Pirmkārt, viņi to nezin, ka to var izdarīt, un nemāk kā to izdarīt. Jā. Ja?
No vienas puses. No otras puses, pat, ja tagad es zinu tās lietas, es zinu tās metodas, es viņas esmu izmēģinājis, viņas viss strādā. Jautājums, kāpēc es viņas nelietoju 24/7? Tāpēc, ka man ir tāds dziļas aizdomas, ka mūsu ķermeņi un mūsu smadzenes un tas, ko sauc par patību un garu, tas ir jāpiemina, ka Sapoļskis teica, ka viņš iet no istabas ārā tajā brīdī, ka kāds izsaka vārdu dvēseli. Bet es šur braucot izdomāju, ka... Mēs drīkstam, jo mums Sapoļska grāmata tikai, mums pats viņš nav. Jā, mums pats viņš nav, un mēs, un man liekas, ka tur nav arī zināms pretruns, vienkārši man liekas, ka Sapoļskis šo te valodas spēles liktas māku spēlēt. Mēs līdz tam vēl, jo tur daļai ir sakars ar gramatiku, šitam visam, ar valodu, kādu mēs lietojam, lai aprakstītu esošos fenomenus. Un tas, ko tu patiesībā dari ar savu kursu, tu palīdzi cilvēkiem izlabot savu veidā aprakstu kļūdas, kuras viņi nav zinājuši. Tu viņiem vienkārši parādi. Bet vai jūs pamanat, ka valodu, kuru mēs lietojam, lai aprakstītu savu realitāti, var pavērst tā, ka, lūk, tas iestājās. Jo, un tas nav noliedzams, tas uz kā balstās visu, principā, psihoterapijas praksa ir tāda, ka sarunājoties, mūsos veidojas jauni neironu izkārtojumi. Tas, ko es saku, un tās jēga tam, ko es saku, tavās smadzenēs veido šos te jaunus izkārtojumus. Un daļa no tiem izkārtojumiem sniedz kaut kādu prieku un apmierinājumu. Un tad mums ir sajūta, ka kaut kāda jēga ir radusies. Un terapijā šī sajūta ir diezgan bieža, jo burtiski var redzēt, kā pēc sarunas cilvēks paliek sakārtotāks, harmoniskāks. Ne tāpēc, ka es tur kaut ko pateicu. Bet, mācību laikā jau arī līdzīgs. Precīzi tas pats process notiek. Proti, ko tad mēs darām? Mēs ar valodu, kas ir kods, viens otru smadzenes nepārtraukti apberam. Bet arī Sapoļskis to dara ar grāmatu. Jā, un te sākās tas pats interesantākais. Process ir tik nenormāli sarežģīts. Tur ir tādi skaitļi, miljoni un miljārdi visa kā iesaistīti, ka tas jau ir tieši tas determinētais, bet neparedzamais. Tas ir. Mēs nespējam paši izkontrolēt to, kurš no šiem vēstījumiem un meseģiem. Mēs varam tikai teikt to, ka daļa no meseģiem, kas mūsos jau ir, pirms šī grāmata, vai man šeit ir vēl viena, ko es pašlaik lasu, Dao spēks. Es paņēmu līdzi vienkārši tāpēc, ka viņi piestāv šim krēslim. Jā. Kad es to lasu, es gūstu kaut kādu grūti izskaidrojumu apmierinājumu no tā, ka šis teksts manī rada tādas sakārtotības, brīnuma un apmierinājumu un prieka sajūtu. Bauda, citiem vārdiem sakot, bet bauda, kas ir grūti izskaidrojama. Šī bauda manu dzīvi uzlabo tikai tādā nozīmē, ka es esmu iepriecinājis savas neironu struktūras. Bet vai tikai šajā nozīmē? Jo tas, kas man interesē, ir viens jautājums, ir kādas ir sekas, jo Sapoļskis arī par to runā, kādas ir sekas, teiksim, diviem skatu punktiem, ka cilvēks ir brīvs un brīvi var izvēlēties savas rīcības, līdz ar to sekas ir atbalvojums un sots, un ka cilvēks nav brīvs, līdz ar to nav pamata ne nosodīt, ne slavēt kādu, jo tie nav viņa lēmumi. Līdz ar to, un Sapoļskis mēģina parādīt to, ka tās sekas, ja mēs atsakamies no brīvās gribas idejas, ka nav tā, ka daži saņēmās un iespringa, un tāpēc viņi tagad pelnījuši uzslavas, jo viņi ir labu darbu izdarījuši, un citi savukārt ir pelnījuši nopēlumu, jo viņi nav saņēmušies. Jeb vēl jau vairāk ir izdarījuši kaut kādu ļaunu darbu, par ko jāliek cietumā vai pie kauna dēļ. Bioloģisko nozīmē, nē, sociālā jā. Sociālā, kā tu to domā? Es teiktu tā, ka Sapoļskis drusciņi, pats būdams biologs, viņš mazliet ignorē to apstākli, cik nenormāli daudz mūsos tomēr kultūra piedalās. Bet viņš, man liekas, arī par to runā daudz. Jā, bet viņš ignorē kādā nozīmē. Viņš nesaprot, atkal, manā saprašana. Visu cieņu. Jā. Nē, viņš vienkārši, tad, kad es viņā klausījos, man liekas, viņš nenoķer vienu lietu, ka un tā ir lieta, kas īstenībā ir ārkārtīgi būtiska, un ko iespējams mums palīdzēs arī risināt mākslīgais intelekts, kā tas ir, ka mums ir apziņa, kuru neiespaido tik lielā mērā bioloģija. Jo,
jā, bioloģija mūs iespaido ļoti spēcīgi, vietām izšķiroši spēcīgi. Ja viņš tur minēja piemēru, ka tiesneši tur, kur nav pēduši, pieņem skarbāks lēmums kā tie, kas ir pēduši. Reāls pētījums statistiski pierādīts. Tiesas spriedumi pirms pusdienām ir skarbāki, pēc pusdienām tāda mērenāka. Jā. Vēl viņš teica, vēl viens paradoks. Ja izrādās, ka cilvēkam tajā dienā dzimšanas diena, tad viņš arī pāris gadus cietumā mazāk sēž. Lai gan, ja ir viena diena pirms dzimšanas dienas vai diena pēc, vairs nē. Bet ja tā tieši dzimšanas dienā, tad tiesnesis jūtās. Un tas ir tas, ko es mēģinu pateikt. Pat tiesnesis, kuru neviens nekādu nevar saukt pie atbildības, jo Amerikā tā tiesa sistēma tāda, ka viņš ir visvarens. Būtībā tas ir cilvēks, kuram pieder lēmumu, kur lēmums ir absolūts. Tur var pārstrīdēt, bet principā... Bet tikai citam tiesnesim. Jā, tikai citam. Un tad tas tai pašā spēlē tikai ar citu. Jā. Un tad sanāk tā, ka viņš taču beigās vadās tomēr no kaut kādām sociālām normām. Tur kultūra svarīga. Kas ir kultūra? Kultūra ir kolektīvā apziņa. Un kolektīvā bezapziņa. Un tas ir tas, kāpēc es teiktu, ka Sapoļska darbs tas ir viens no trūkumiem, kas savukārt nepiemīt Jungam. ka bez tā mēs nevarējām iztikt, ka viņš Jungu nepieminētu. Jo Jungs visu laiku saka, ka mūsu brīvības vai nebrīvības apziņas vai neapzinātības mērs ir tas, cik lielā mērā mēs apzināmies to, kā šī kultūra mūsu patiesībā, bet tam kolektīvās bezapziņas līmenī mums absolūti apziņai neziņojot par to kultūru burtiski ar saviem algoritmiem. Jā. Un ka mēs, un te nāk, te tā morāli manā skatījumā iestājās, ka lai arī mēs nevaram pilnībā noteikt savu smadzeņu saturu un savu neironu tīklošanās virzienu, daļa no šiem tīkliem kādā brīdī tomēr varbūt dēļ tās pašas baudas. Mūs sāk virzīt un pieņemt jau iekrāsotus lēmumus. Tas ir, ja es esmu kādreiz guvis baudu no teksta lasīšanas, tas nozīmē, ka es šo atkārtošu teksta lasīšanu, lai vēlreiz gūtu šādā veidā baudu. Es kādreiz guvis esmu baudu no morāla taisnīguma. Tas ir, es esmu izdarījis labu darbu un noķēris to sajūtu Šitas bija labs darbs. Šitas bija vo. Un es jūtos labi, ka es esmu izdarījis labu darbu. Tad šāda veida, tā teikt, var jau būt, ka tur ir tās dopamīna sistēmas, kas mums tur ir cita teorija, kas saka, ka mēs esam vienkārši dopamīna adikti. Mēs esam atkarīgi no šīs baudas sajūtas, un būtībā mēs nedaram neko citu, kā dažādos veidos apmierināties. Jā. Un tad, redzi, arī es tagad šo nerisināšu, es neesmu gatavojies tam runāt par dopamīna adikciju. Tur vienkārši par to ir viena cita forša grāmata uzrakstīt. Tad mēs tā grāmatu klubu varam paplašināt katru reizi pieminot citu kaut kādu autoru. Man liekas, īstenībā tāpat būtu forša ideja. Jā. Tas piespiest lasīt vairāk. Pašapmierināt. Vai ne? Lūk. Tās manas pēdējo 2 mēnešu Sapoļska epopējas rezultāts, vairāk mēnešu, bija tā izmaiņa, ka es sapratu, ja cilvēkiem nav brīvās gribas, tad man nav iemesla viņiem pārmest. Un līdz ar to mans pārmetums visiem tiem, kas kaut ko ir izdarījuši vai nav izdarījuši, to, kas man nepatīk, un tā skaitā sev, to, ko es neesmu izdarījis, kur es domāju, es taču varēju, un es nevarēju. Man nav ko sev pārmest, nav vairs ko sev pārmest, jā, un nav ko nevienam pārmest. Līdz ar to tas pārmetumu porcija citiem cilvēkiem, viņi tā... Jā, tā ir... Un tā ir ļoti atvieglojoša sajūta. Absolūti, jo determinisms, ko tas mums iedod? Viņš iedod tādu drošības sajūtu, ka faktiski jau īpaši citādāk tas viss nevarēja būt, jo eksistenciālā trauksme jums nav kā rodās. No tā, ka man sajūta, jā, bet tāpēc, ka es izdarīju tā, tagad viss ir šitā, man tā nevajadzēja darīt. Vai tāpēc, ka atnāca, nezinu, kaut kas, sabojāja to, un tagad ir slikti. Proti, ka tas viss varēja notikt citādāk. Un šis determinisms vienkārši saka, nevarēja, jo, ja tas varētu notikt citādāk, tas būtu noticis citādāk. Jā, bet nevis tikai tas, ka tas varēja notikt citādāk, bet tā būtiskā, ka es varēju izdarīt, vai tu varēji izdarīt. Ka mums ir vēl kāda ietekme uz to, kā tas varēja notikt. Jā. Lūk, un tā empātija palielinās, bet te mums ir 2 virzieni, kuri abi būtu svarīgi šai sakarā. Pirmkārt, ka brīvās gribas ilūzija šķiet tieši ar to arī ir saistīta, ar šo ilūziju, ka varēja būt citādāk, un es varēju izdarīt citādāk. Kāpēc tā ir ilūzija? Tāpēc, ka
Jā, protams, es varēju neapnākt uz šo sarunu, jā, kā te grasīja Taisons saka, es varētu visu izdarīt otrādi. Bet es to ir ļoti maza varbūtība, ka es tā izdarīšu, arī tāpēc, ka es sevi pazīstu. Ja es esmu devis šo te jāvārdu, man nav nekāda iemesla bez kaut kādiem svarīgiem notikumiem, par ko savukārt atkal es neko nevaru darīt, tādā veidā rīkoties. Tas būtu, mani neironu mākoņi tur nejūt nekādu vēlmi tā rīkoties. Bet tā iespēja fantazēt par šādu iespēju jālūdzu. Un šī te fantāzija, un tas bija tas, kas ir būtiski saprast, ka viena no kompensācijām par to, ka mums nav tā brīvā griba tik lielā mērā, kā mēs paši iedomājamies, ir mūsu spējā iztēloties alternatīvus scenārijus. Mēs viņus iztēlojamies, lai saglabātu šo sajūtu, ka es varēju darīt citādāk. Lai gan patiesībā jau nevarēju. Tajos gadījumos, kad es tiešām daru citādāk, mūsu teiksim, šie neironi nepārtraukti producē kaut kādas fantāzijas par to, ka varētu būt tā un varētu būt šitā. Un tā ir daļa no mentālās veselības, faktiski ir jautājums, ko darīt ar šīm fantāzijām. Un tu savā laimes kursā, kā tu pats esi teicis, rādi tehnikas, kā atbrīvot sevi no destruktīvām fantāzijām par to, ka viss varēja būt citādi un es pie tā esmu vainīgs. Tātad kādā nozīmē laime ir prasme. Laime mūs atbrīvo. Laimes prasme ir atbrīvošanās no ilūzijas, ka viss varēja būt citādāk un tas būtu labāk un es to varēju ietekmēt. Ja? Nu, faktiski. Tā ir skaitā, jā. Tieši šito es nestāstu, bet to varētu stāstīt. Nē, kā pašlaik ar poļsku kontekstā, vienkārši tas tā izveidojās šī ideja. Un tas, starp citu, es zem tā pilnībā parakstos, jo tas priekš manis, man bija liels svarīgs tāds iekšējais evolūcijas punkts, kad es sapratu, ka es varbūt savā dzīvē būtu daudz ko darījis citādāk, bet es nevaru neko tur izdarīt. Vēl vairāk pat tajā brīdī, kad ja es kaut kādā mistiskā veidā varētu atgriezties, tad man vajadzētu šodienas apziņu ar šodienas zināšanām, lai es kaut ko darītu citādāk. Tajā brīdī citādāk es darītu. Tajā brīdī, tu zināji, ko zināji, varēji, ko varēji, ko nezināji, ko nezināji, man nemācēja, ko nemācēja. Tur nevarēja pieņemt citu lēmumu. Tieši tā. Un varbūt tieši tas, ka es pieņēmu šos baru kļūdainu lēmumu, tagad ir mani nostādījis situācijā, kur es tā vairs nedaru. Jā. Respektīvi, kaut kādā nozīmē mūsu biogrāfija visu laiku ved mūs uz kaut kurieni. Mūsu dzīve tiecas šādā veidā realizēties. Un man šķiet, ka un te mums paliek tas otrs atzars, ko darīt ar šo morālo vainošanu. Jā. Kā tev pašam liekas, morālā vaina, par ko mēs varam piestādīt morālās pretenzijas? Jo tā ir unikālā vieta Sapoļskī, ka viņš saka, ka morālās pretenzijas mēs varam joprojām izvirzīt. Tad par ko tavuprāt? Sanāk, ka ja mēs neesam brīvi, tad nevar izvirzīt morālas pretenzijas, vai ne? Tikai tā nozīmē, ka nevar izvirzīt morālās pretenzijas pēc tam, kad mēs esam vienkārši sekojuši šim scenārijam. Ja? Bet tās apzinātības tehnikas un meditācijas praksmes, ja? Par ko mēs te runājām, kas nedaudz palika, tā teikt, ārpus atmiņas kartes iepriekšējā reizē, ja? Bija tas, ka mēs nonācām līdz secinājumam, ka meditācijas prakses vienkārši liek mums atteikties no valodiskās un prāta ietekmes uz domāšanu un atgriezties pie tās sarežģītības, kas pastāv mūsu spontanitātē. Ja, ka šie neironu tīklojumi savstarpējās nianses, kur viņi viens otru savā starpā vienojas par to, kur no iespējamām alternatīvām rīcībā ir tā, ka tad, kad mēs esam neapzināti, mēs nedodam šai sarežģītībai tik lielu vietu. Tad, kad mēs esam apzināti, mēs šo vietu dodam un līdz ar to iemantojam nevis brīvību, bet iespēju rūpīgāk izrisināt dialogu par alternatīvām. Jo es pilnīgi roku sirds varu teikt, ka es esmu neapzināts tajos brīžos, kad es sekoju kaut kādās ļoti spontānās situācijās, reaģēju nedomājot. Un es vienmēr zinu, ka ja es būtu padomājis, redzi, kādas valodas lietas? Jā, tā valoda visu laiku tāda ir.
Ja es būtu padomājis, es būtu rīkojies citādāk. Jā. Ja es būtu padomājis, nevis es būtu rīkojies citādāk, bet es būtu atradis, mani neironi būtu atraduši citu veidu. Varbūt tie otrie būtu apslāpējuši tos pirmos. Jā, bet jautājums, vai tu varēji izvēlēties padomāt? Nu, šitais formulējums, ja būtu, tad būtu. Atbilde ir, un tas ir fundaments cilvēku psiholoģiskai attīstībai. Ja viņš līdz kaut kam tādā veidā ir aizracies, tas kļūst par vienu no gravitācijas punktiem viņa mentālajā arhitektūrā. Tu, pēc tam, kad tu vienreiz esi kaut ko tādu apzinājies, tu vairs nevari nezināt to. Jā, un tas kļūst par baigi determinējošo faktoru. Jā, nevis brīvu, bet determinējošu. Tu redzi, kāpēc? Tā es izbraucoši tādā. Ka mūsu neironi producē fundamentālas atziņas par dzīvi, nāvi un pasauli. Un tad, kad mēs šīs atziņas savācam pietiekamā skaitā, tādā kodoliņā, tad šis te jau sāk mūs ietekmēt spēcīgāk varbūt nekā mūsu iepriekšējā pieredze vai kultūra. Un to tad var saukt par attīstību. Tā ir nepārtraukta jaunu neironu saišu un jaunu domu un ideju producēšana. Bet tas ir tādā bioloģiskā līmenī, vai ne? Vai tas ir es nezinu, vai šeit, labi, attīstās, tiek lēmumi, ja visu laiku es nezinu, labi, pirmajā kursā. Mīļākais studentu dzēriens uz burta kā ir kaste alus, jā. Tur maģistratūrā tu saproti, kādas muļķības, kāds, labi, varbūt vienu, un pēc tam jau arī vairs nevienu, jā. Un tie ir tie labākie iespējamie lēmumi, kas balstās bioloģijā, balstās kultūrā, balstās iepriekšējā pieredzē. Vai es esmu brīvs to izvēlēties? Nē, bet to arī neesi brīvs izvēlēties no tā izaugt. Jā, vienkārši tas notiek. Jā. Vienkārši tas notiek pats. Jā. Mēs būtībā, saprotam, mūsu brīvības ilūzija lielā mērā ir balstīta uz spontanitātes ideju, kas vienlaikus ir tas pats, kas šī neparedzamība. Tas ir, mēs paši nevaram paredzēt, kā rīkojamies, tāpēc mums liekas, ka mēs to darām brīvi. Jā. Bet es teiktu, ka brīvības definīcija kaut kur sevi ietver tieši otrādi, spēja apzināties šo determinētību un samazināt spontanitātes daudzumu tur, kur mēs redzam, ka tā spontanitāte, viņa ir regresīva. Jā, bet jautājums atkal, vai es varu izvēlēties samazināt spontanitātes daudzumu vai palielināt spontanitātes daudzumu? Nē, bet... Tā ilūzija. Jā. Mēs taču ar tevi abi divi esam kaut kāda tur neironu skaļojumā mašīna. Abi divi, tā ļoti strikti ņemot. Šitas ir hardware, kas visu laiku es tagad runāju. Jā, un visu laiku viss griežās. Jā, ar saviem vārdiem es ietekmēju neironu saites, kas notiek tavā smadzenēs, to ar saviem jautājumiem, to, kas notiek manās smadzenēs. Un mums abiem ir laba sajūta, tāpēc, ka mūsu neironi sūta mums tur baudas signālus, saka, jā, vairāk šitā. Runājiet vēl, respektīvi. Un tāpēc mēs esam tendēti atkārtot tās, acīm redzot, ir kaut kāds sakars ar prieku, ka varbūt primitīvākas baudas, kas ir no ķermeniskām lietām un sarežģītākas baudas no intelektuālām, kas var jau būt, ka dopamīns viens un tas pats, es nezinu. Šitais neuzdrīkstos tā teikt, bet man patīk domāt, ka kultūra atalgo arī sarežģītību. Un tā sarežģītība mums ir svarīga, un tā sarežģītība nav tik spontāna, kā, tur ir vajadzīgi, zinām, tādi konsekventi soļi tajā virzienā. Bet mēs kā cilvēki esam tendēti viens otru padarīt konsekventāks. Redzi, te ir, sapojuši, ka sistēmā ļoti svarīga ideja ir tam priekšstatam, ka sarežģītas sistēmas rodas no tā, ka daudz vienkāršu elementu izkārtojas ļoti sarežģītās struktūrās. Un šī sarežģītība ir tas, uz kā mēs faktiski turamies. Viņš tur lieto analoģiju ar skudru koloniju, kur viņš saka, viena pati skudra ir diezgan bezjēdzīgs radījums. Tāds primitīvs darba rūķītis tāds. Skudru 100 000 jau ir ievērojams spēks, ar kur tu, teiksim, ne es negribētu saskarties, jo ko var nodarīt 100 000 skudru, kas ir bruņotas ar žoklīšiem, kas ir spējīgs, nē. Un tieši tas pats ir ar mūsu neironiem un mūsu personību, ka viens pats neirons vai viena pati kaut kāda mūsu atsevišķa daļa, kaut kas diezgan absolūti mehānisks. Tā brīdī, kad tur ir tā
miriādi, ka viņi ir daudz, ka viņi ir viens otru, tur viena daļa ar otru kaut kādā veidā tur cīkstās. Mums nezinām iemeslu dēļ, tur manī cīkstās vēlme uz nakti sēsties un saglabāt slaidu vidukli. Un viena ir ļoti bioloģiska un psiholoģiska, un otra ir ļoti bioloģiska un psiholoģiska. Un tad mēs kaut kā caur šīm cīņām sevi izkultivējam. Šīs cīņas izkaļa mūsos kaut kā tādu veids, tādu iekšēju evolūciju. Redz, man patīk tā ideja arī, ka mēs esam evolucionējošas būtnes. Mēs sākam no zīdēnīša, mēs pabeidzam ar kaut ko. Nu, gan tādā individuālā, gan kolektīvā veidā. Jo šīs diskusijas par to ir vai nav brīvā griba. Un tā ir tā sociālā evolūcija. Un tajā, un tā ir tā, mums jau palika tiesāšanas kāra. Kā ļoti svarīga. Tātad, tas jautājums bija, vai cilvēks, kurš nevar rīkoties citādāk, vai mums ir tiesības viņu morāli vainot? Vai juridiski vainot? Vai juridiski vainot. Un tā atbilde ir, ka jā, mums ir tādas tiesības, vai vairāk tāpēc, ka mēs šī izkārtošana labajā un sliktajā, pasaules dalīšana labajā un sliktajā ir vēl viena no mūsu kultūras un mūsu smadzeņu un neironu funkcijām, vērtēšanas funkcija, un šī funkcija arī determinēta. Proti, determinētā pasaulē mēs vienalga esam noskaņoti šos vērtējumus veikt, un šie vērtējumi tomēr kaut kādā ziņā liek mums izvēlēties vairāk tos nekā citus uzvedības Viņi tā kā iespaido nākotni. Tā ir varbūt neprecīza valoda, bet tā ir valoda, kas ietekmē nākotnes rīcības, nākotnes nosacītās izvēles. Jā, un tādā veidā kultūra mūs tomēr spiež ievērot kaut kādas normas, kuras nāk mums par labu. Vai vismaz kuru domāšana par kurām nāk mums par labu. Bet atgriežoties, mēs ejam no vienkāršotības uz sarežģītību. Tā ir mūsu evolūcija. Un šīs sarežģītības viena no daļām ir spēja atsijāt labāko no sliktākā, tātad tiesāšana, tātad moralizēšana, tātad morāls prasīšana. Un tas ir mums kā tāds arī mehānisms. Bet tam svarīgs mehānisms, jo ja mēs nevarētu to darīt, es baidos, ka tomēr mēs kā man nepamet doma, ka daudz cilvēku kopā, tad ne tikai neironu miriādi, bet arī daudz cilvēku kopā veido kā tādu diezgan jocīgu kopsalikumu un tādu kā kolektīvo apziņu, ja tā var teikt, bet ne burtiskā nozīmē šeit likt pēdiņas, kur tā kolektīvā apziņa tomēr pieturās pie kaut kādām vadlīnijām, vērtībām un morāles. Pat, ja tā morāla nav eksplicīti nekur izvēlkam ārā, mēs nevaram skaidri pateikt, kas tā ir par morāli, kaut kāda viņa mums tur ir, un mēs atrodam veidu, kā nosodīt. Un īstenībā mums ir jānokļūst ļoti specifiskos apstākļos tādās kā, piemēram, karš, lai mēs stipri mainītu to. Bet arī tad karā mēs jau nekad neesam vieni, tur ir kaut kādi cīņu biedri, un tur joprojām darbojas šī sociālā lauka. Tā ideja, ka tomēr ir labāk. Ko ir labi darīt un ko nav labi darīt. Un tas viss mums iespēja un ietekmē. Jā, tā kā redzi, tāds tas paradoks ir. Labi, klausies, beidzam šito. Tad kāda tev ir tā galvenais secinājums? Man liekas, tas, ko tu iepriekš pateici, bija ļoti labi par to, ka tu nezini, vai ir vai nav. Un tas neko nemaina. Ne tikai, ka es nezinu, bet man arī tas jautājums ir pārstraucis šausmīgi uztraukt, jo tu ļoti iepriekš tādu skaistu un arī Sapočs to uzsver uz katru soļu, ka mēs nevaram rīkoties citādāk, kā mēs vien varam rīkoties. Ja manai labsajūtai un funkcionalitātei ir svarīga sajūta, ka man ir tā brīvā griba, tad es saku ļoti labi, viņa ir. Un ja manai labsajūtai vai funkcionalitātei šīs nav svarīga, tad tā nav. Tomēr tā fundamentālā ideja ir tāda, ka pašas brīvās gribas esamība vai neesamība tas nekādu neiespaido, bet dažiem cilvēkiem ir ļoti svarīgi, lai viņiem ir brīvā griba, un man nav nekāda pretenzija par to, ka viņi pieturās pie šāda. Man arī ir interesanti paklausīties viņu argumentāciju, baigi forši, runājam, strīdamies, diskutējam. Un man ir interesanti paklausīties Sapoļski, jo arī viņš man piedāvā kaut kādā ziņā, tā bija interesanta un dīvaina bauda.
dzirdēt par to, ka nav brīvās gribas, bet tas neko tādu pa lielam nemaina. Es joprojām atrodos tās pašās vecajās pozīcijās, ja, ka ir viņi vai nav viņas, es šo stāvoklī tomēr esmu tendēts izbaudīt. Tā. Jā, nu ļoti interesanti. Labi, tad mēs šodien beidzam. Paldies tev, ka tu biji un pastāstīji savu viedokli. Paldies vēl Robertam Sapoļskim. Jā. Paldies skatītājiem un klausītājiem. Un, Dievs dos būs turpinājums. Jā, priekā.